Labs vakars visiem klātienē un tie, kas skatās tiešsaistē. Mēs šovakar pievērsīsim savu uzmanību tām rakstu vietām, uz kurām balstīts ir laulības solījums, kuru divi cilvēki stāvot altāra priekšā, Dievu un cilvēku priekšā viens otram sola visu dzīves garumā. Un tad, protams, arī par to, kas ir svarīgi un nozīmīgi līdz šim solījumam, kas ir nozīmīgi un svarīgi pēc solījuma. Un gribu vēl pašā iesākumā arī sacīt, ka tā kā mums priekšā ir vismaz vēl 3 tādas tikšanās un raidījumi, tad jūs noteikti varat rakstīt tos jautājumus, kas jums ir saistoši, nozīmīgi, interesanti uz kaut kādu pāru, sadarināto, laulāto vai vispār to cilvēku, kas viens otru vēl meklē. Tādas kopā būšanas aktualitātēm. Tas skar arī dažādas konflikta situācijas un citas lietas. Tas mums palīdzēs uz nākamajām reizēm bišķiņ ieskicēt tādus virzienus, kuros pievērst lielāku uzmanību, jo sadarināto pāru un laulāto attiecību tematika ir ārkārtīgi plaša. Tā kā to droši varat darīt, tas būtu ļoti palīdzīgi. Kā savā laikā teica Lutera akadēmijas rektors Veinriha kungs, viņš teica, ka nav jēgas kasīt tur, kur neniedz. Un tāpēc būtu labi, ka, ja ir kaut kādi jautājumi, kas no visa šī lielā temata ir specifiski svarīgi, tad tos varētu ieskicēt un tos arī varētu rīvēt un šķetināt un skatīt, nekā varbūt runāt vispārīgas lietas, kuras varbūt nav aktuālas. Labi, kas tad mums ir tie Dieva vārdi, kurus mēs dzirdam, uz kuriem tiek balstīts laulības solījums? Kāpēc tos ir svarīgi pirms tam izprast, zināt, lai pēc tam nebūtu kādi pārpratumi vai attaisnošanās, kaut kādi teksti, kad es to sākumā tā nezināju. Es nezināju, ka tas ir tik nopietni vai kaut ko tam līdzīgu. Tad es varu tēvam Romanam lūgt pie tās lietas ķerties klāt, ko mums saka Dieva vārdi, uz kuru pamata ir laulības solījums, kur cilvēki viens otram dod Dievu un cilvēku priekšā stāvot pie altāra. Tiem, kas ir biežāk piedalījušies laulībās, tie varētu būt, varbūt daži tikai cilvēki. Biežāk šķiet, ka cilvēki piedalās bērēs, īpaši sasniedzot kaut kādu vecumu, bet tomēr tajā laulību kārtībā 3 reizes tiek lasīta rakstu vieta. Vīrs atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa. Baznīcas tēvs saka, ka tādējādi notiek tas, pie kā radot cilvēku viss sākās, kad Dievs, kas radīja cilvēku pilnīgu pēc sava tēla, vēlāk vienu daļu, tāpēc mēs iespējams arī saucam otru pusīti. Viens otru, es domāju, vīrs, sieva, vīri, izņēma ārā. Es laulātājiem parasti saku, ievērojiet to, ka Dievs neklonē, bet Dievs rada. Un tā pilnība tiek atkal atjaunot tajā brīdī, kad vīrs atstāja tēvu un mātu un pieķerās savai sievai, un ir viena miesa. Un bez tā sanāk, ka mēs esam nepilnīgi. Vīrs bez sievas ir nepilnīgs, ir tikai daļa no tās pilnības, un sieva bez vīra, jo viņa ir tikai daļa tā, kas ir izņemta no vīra, kurš tika radīts pēc Dieva tēva. Un šī rakstu vieta izskan 3 reizes, un es esmu domājis, kāpēc, un nezinu, kā tas ir bijis citos gadsimtos, neesmu ne lasījis, ne pats pētījis, bet man liekas, ka šis ir tas laiks, kad Dievs zināja, ka tas tā būs, un ka cilvēki ir tik stulbi un tik vienkārši lietu neņems vērā, ka viņi 3 reizes ir jāatkārto. Un, protams, var teikt, ka kārtība ir izveidojusies kaut kādā tur gadsimtā, es gan nezinu īsti, kur ir sanāk jābūt laulības kārtība. Tomēr lasījumiem, kas tiek... Kopš jūdu tradīcijas un kristīgās baznīcas. Jā. Un tā ir tāda būtiska lieta, un būtiska viņa ir tāpēc, ka viena liela daļa laulības tiek šķirtas tādēļ, ka pāri neievēro šo kārtību.
vai nu jaunieši neatstāja tēvu un māti un dzīvojot kopā visu laiku, ļauj vecākiem jaukties iekšā un tur tas ir apusēji. Ja visās paudzēs kristīgi audzināti cilvēki nonāktu līdz slieksnim, kad jāspēr savus solis laulībā, tad taču vecāki būtu mācījuši, kad pienāks brīdis un tev būs jāaiziet. Un vecākiem arī ir par to jādomā, lai es varētu atlaist. Tēviem ir grūti atlaist meitas. Mamām dēlus. Mamām dēlus ļoti grūti atlaist. Un tad šī nepārautā nabas saita ir pat tāda vesela multenīte. Es nezinu, kā viņš saucās, bet viņi, man liekas, ir bez vārdiem. Tur viena māte nepārgriež nabas saiti ar savu dēlu, un tā multenīte parāda visu dzīvi, līdz mamma aiziet mūžībā, un tad dēls arī nomirst, jo viņš visu dzīvi ir bijis ar nabas saiti. Nu, tā burtiski nabas saiti, tā kā tāds sunīts pavadiņā staigājas. Un šī lieta ir svarīga arī tai skaitā, ja tā īsumā, ka tad, kad pārim jau laulībā esošam piedzimst bērni, tas sāk attiekties uz viņiem, jo bieži piedzimstot bērniem uzmanība no vīra vai no sievas. Man nav tā, ka lielākā daļa, cik man ir pazīstama, tomēr ir tā, ka sievietes piedzimstot bērniem atstāja novārtā savus vīrus, bet man ir pazīstami cilvēki, ļoti tuvu cilvēki, kur laulība tika izšķirta tieši tāpēc, ka vīrs bija ļoti pieķēries saviem bērniem un atstāja novārtā sievu. Un tas princips atstās tēvu un māti, pieķersies savai sievai, sāk darboties arī pret viņiem, arī gadījumā, kad viņiem pašiem ir bērni. Vecākiem būtu ar savu piemēru, jārāda jau no dzimšanas bērniem, ka tas ir normāli, ka vispirms mēs esam kvalitatīvi kopā, un tikai tad mēs dodamies pie bērniem. Un, manuprāt, vizuāli vislabāk to var redzēt tie cilvēki, kur šo lietu sasaista ar lidošanu lidmašīnā. Es nesen savam draugam prasīju, viņam tiešām ir problēmas laulībā, sieva no viņa aizgāja, un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, kurš bija vairāk pieķēries saviem bērniem nekā savai sievai. Es viņam prasīju, tu taču esi lidojis ar lidmašīnu. Viņš saka, jā, 100 reižu. Es saku, tad, kad māca, kā rīkoties, tad, kad ir avārijas situācija un izkrīt ārā šīs elpošanas vai kā skābekļa maskas, kam ir pirmajam jāliek? Un viņš, bet, protams, ka bērnām. Es saku, tu neesi lidojis ar lidmašīnu. Viņš saka, es esmu. Māca tieši otrādi. Vispirms ir jāuzliek pieaugušiem, jo ko līdzēs, ka tu nosmaks un tavs bērns būs izglābies. Un ja viņš ir zīdains vai nepilngadīgs vai nespējīgs kaut kādā veidā rīkoties, un atsakot, pat laicīgās lietās mēs varam ieraudzīt, cik svarīgi ir vispirms parūpēties par sevi. Un tādā veidā, es domāju, ka vīram un sievai ir šī likumā, kārtībā, ko Dievs ir iedibinājis, jāierauga priekš sevis to, ka man ir jāatstāj tētis un mamma, jo tagad man ir sieva vai man ir vīrs. Un tad, kad piedzimst mani bērni, man viņi jāaudzina tieši ar tādu pašu nodomu. Viņiem ir jāredz, ka vispirms es kā vīrs rūpējos par savu sievu, un tikai tad es dodos pie bērniem. Aizceroties aiz tām skābekļa maskām, pavisam vienkārši skaidrojums un drošības tādiem viedokļi ir tas, ka bērns maziņš, viņš nav ar skābekļa masku apbruņots adekvāti rīkoties sarežģītās situācijās. Un faktiski vecākiem ir jāuzliek pirmajiem tā iemesla dēļ, ka viņi pēc tam var koriģēt arī bērnu darbību un visu pārējo. Pretējā gadījumā, ja viņi paliek bez skābekļa un bērns ir ar skābekļa masku, bet nespēja adekvāti rīkoties tādā avārijas situācijā, tur tas gals ir tāds bēdīgs. Bet, lai nerastos pārpratumi, ka mēs lūkojamies uz Ādama radīšanu, nedrīkst palikt iespējas, ka Dievs kaut ko radot Ādamu radīs nepilnīgu, ka kaut kas nav labs. Un te mēs redzam tādu dievišķās mīlestības pakāpenisku atklāsmi, ka sākumā radot visu ēdens dārzu, Dievs jau mīlestībā to rada priekš vēl neradītā, bet viņam iecerētā cilvēka.
Un tad, kad Ādams ir radīts un ierauga visu, kas viņam ir apkārt, viņam tiek uzticēts Ēdenes dārzs, tad viņam tiek dot arī atbildība visu nosaukt vārdā, visu dzīvo radību. Tā ir tāda līdzdarbošanās Dievam. Tad viņš ierauga, ka visas lietas ir pāros pasaulē. Un tad viņa sirdī ienāk tās ilgas pēc sev līdzīgā. Un baznīca tā ļoti skaisti saka, ka tanī brīdī darbojas dievišķā pedagoģija, ka Dievs grib parādīt, kāda ir viņa mīlestība, ne tikai, ka viņš visu gatavu iedod, bet kā ir arī tad, ka Dieva mīlestība var iepazīt, ka viņš dod tad, kad cilvēks kaut ko arī vēlas, sagrib. Tā ir pilnīgi jauna pieredze. Un ka tā ir tāda dievišķa pedagoģija, ka viņš rada Ādamu sākumā vienu, bet pilnīgu, un kurš ir pilnīgi pēc tam tiek atklāta šajā kopā būšanā. Viņš saka, nav labi cilvēku būt vienam, darīsim palīgi, kas ar to būs. Un tā, man liekas, ir tāda vienlaicīgi arī dievišķās mīlestības pieredze, jo tad, kad mēs runājam par laulību tiem vārdiem, kurus laulības sākumā, laulības ceremonijā lasa altārī, proti, ka bieži vien mācītājs vairs uzrunās to piemin un saka, ka šis noslēpums ir liels, apostols Pāvils raksta, to attiecam uz Kristu un draudzi. Mēs jau redzam pie Ādama un Ievas radīšanas, tas ir ar tādu Dieva lielākas mīlestības atklāsmes kontekstu. Un tanī brīdī, kad apostols Pāvils raksta par vīru un sievu, viņš saka, ka šis noslēpums ir liels, tās nav tikai divu cilvēku attiecības, viņš saka, es to attiecinu uz Kristu un draudzi, proti, ka tieši tāpat kā pie radīšanas, tas ir Dieva mīlestības atklāšanās kontekstā, un pie vīra un sievas tas nozīmē, ka laulība ir arī tāda sveitīta noslēpumaina vieta, kur atklāta dievatklāsme, kas ir īpaši dievatklāsmes vieta vīram un sievai priekš Kristus un draudzes attiecībām. Un, ja mēs runājam par to, ko tu pieminēji par tēvu un māti, es esmu dzirdējis tādu argumentu, ko ļoti bieži saka, jā, bet ir tādas ģimenes, kur paudzes dzīvo 3-4 paudzes kopā. Kur tur ir tuvajos austrumos 2-3 stāvu māja, un tur ir visi. Taču tas neizslēdz to, ko saka apostols Pāvils, ko pats kungs piemin evaņģēlijā, un ko viņš piemin atsaucoties uz radīšanas notikumu, proti, ka cilvēks atstās tēvu un mātu un pieķersies pie savas sievas, ka vecāki pārstāja būt audzinātāju, gādātāju statusā, bet ar to brīdi, kad vīrs un sieva kļūst par vienu veselu, viņu vecāki tiek paaugstināti līdz tādam kā patriārhu statusam. Viņi vairs tiešā veidā neietekmē tehniski vai kaut kādā veidā citādi dzīvi, bet viņi paliek tajā godājumā pakāpē līdzīgi kā patriārhi. Abrahams, Īzaks, Jēkabs vienmēr tiek piesaukti kā patriārhi, lai gan viņu tāda tiešā ietekme un darbība vairs priekš nākamajām paudzēm nav sajūtāma, taču viņi tiek šajā godā uzlūkot. To mēs redzam tuvajos austrumos, piemēram, ka vedeklei, piemēram, nodarbojoties kaut kādiem rokdarbiem, ja istabā ienāk vai cauri tikai iziet vīri, māte, viņas to brīdi, kad viņi ienāk pieceļās godīgi un pavada. Tur nav tā, ka viņai koriģētu, ko tu tagad darīsi, ko tu nedarīsi, bet tā ir tāda cieņas izrādīšana. Pat tur, kur šī kopība ir, tur šī kārtība ir ievērojama. Un tas, ko tās Romāns pieminēja, tas lielais kārdinājums, tur, kur tā kopība ir spējā, bērnu spējā, piemēram, dēla spējā atrast pareizo akcentu dzīves krustcelēs, izvēles brīžos, kad apostropiņš ir jāliek sievas pusē, nevis māmas pusē, vai kādreiz arī sievai, ka tas ir jāuzlūko tieši tādā pašā veidā, kad šajā ģimenē, kas tiek no jauna izveidot šajās attiecībās, kad galvārds paliek tajā kopībā un vienībā, kas ir izveidota, nevis ārpusē. Tā ir vienmēr tāda vecāka mīlestība, ka viņi var dot padomu, viņi var dot ieteikumu, un tā ir īsta mīlestība, ka līdzīgi kā kad bērns aug, mēs ļaujam kļūdīties, paklupt un palīdzam celties. Tieši tāpat mēs, dodot labu padomu, ļaujam tomēr cilvēkiem kļūt pieaugušiem pašiem, vai nu pašiem nonākt pie šī padoma labiem augļiem, vai kaut kādā veidā ieklausīties. Katrā gadījumā nav tas, ko tu pieminēji, kad ir tāda koriģēšana, ka nabas saiti nav pārgriezta, ka viņi vēl kādus daudzu gadu garumā līdzi.
kad pie kaut kādām dzīves situācijām tūdaļ notiek saskaņošana. Teiksim, mums te ir pacēlies jautājums vai izsaukuma zīme, un tad viena vai otra puse dodās, un kādi būs ieteikumi bijušajā aizmugurē, ko teiks un tā tālāk. Es esmu dzirdējis dažādas tādas interesantas stāstus, piemēram, kad mamma, kura vēlāk ļoti, ļoti iemīl savu vedeklu, sākumā ieraugot viņas salīdzinoši gaišo ādu, saka, nevajag tev dēls precēties. Viņi ir tādi vārgi, viņi nevarēs iznēsāt bērnus. Ja? Parādās pirmais mazbērns, jaukāk cilvēku par to vedeklu nav. Bet cik daudz kļūdu rodās tieši tajā brīdī, ka nenotiek tā atstāšana vai atstāšanās, vecāka atstāšana un atstāšanās no bērniem, ļaujot viņiem iet to savu ceļu. Man liekas, tas ir viens otru nozīmīgs aspekts, ko cilvēkiem pašā sākumā vajag pārdomāt un izdomāt. Es esmu dzirdējis tādus ļoti robustus un braurīgus laulības konsultantus, kuri gaiši un skaidri saka, jums nepatīk, ka jaucās jūsu dzīvē, dzīvojiet atsevišķi. Un tad cilvēki saka, jā, bet mums nav tik daudz naudas, mums gribās iekrāt. Es klausījos vienu kursu, un cilvēki saka, mums ir ļoti izdevīgi dzīvot pie vecākiem, jo tur viss tiek apmaksāts. Bet mēs par to laiku savu naudu varam iekrāt priekš kaut kā lielāku. Un tad tas konsultants saka, tad izdariet izvēli. Vai ciešaties, ka jums brauc pa vidu un krājat naudu, vai ieiet projām, šis sloks no jums bet būs nākošais sloks, bišķi ilgāk būs jākrāj. Un man liekas, ka tā problēma rodās tajā brīdī, kad cilvēki bezatbildīgi nepieņem svarīgus lēmumus, kuri gaida, ka viss atrisināsies pats no sevis. Es šodien runāju ar vienu amatvarālu mācītāju, kurš ar šajā jomā darbojās. Es viņam teicu, kas būtu tas temats, ja tu atbrauktu pie mums un runātu. Viņš teica, es savu tematu varu noformulēt vienā teikumā. Es teicu, tiešām, viņš teica, jā, viņš teica, vajag darīt tā, kā vajag darīt, un nevajag darīt tā, kā nevajag darīt. Un man liekas, svētie raksti šai ziņā ir diezgan bezkompromisa pasākums, jo viņi saka, kā vajag, un viņi viennozīmīgi saka, kā nevajag darīt. Un, ja nemaldos, vai pagājušajā mēs lietojam vai nē, bet skatieties, ka mēs tēvu Romānu roku 90 grādu leņķī saliecam šādi, tā var darīt, jo roka tā ir iekrāta, tad viņam nesāp, bet tad, kad mēs laužam 90 grādu leņķi uz otru pusi, viņš kliegtu. Tā nevajag darīt. Problēma sākas tajā brīdī, kad cilvēki dara tā, kā nevajag, un iet sūdzēties, ko mums darīt, kādas lūkšanas vai kādu terapeitisku padomu mūsu situācijās pieņemt. Jā, jo tas pats Dievs, kas radīja visu redzamo un neredzamo, tā skaitā arī šos likumus, viņš radījis arī dabas likumus. Un, piemēram, var ignorēt, kā es mēdzu salīdzināt laulību ar ceļu, pa kuru mēs braucam ar automašīnām, un var ignorēt, piemēram, centra bēdas likumu. Viņu var ignorēt. Nezinot viņu vai zinot, vienkārši ignorēt, bet slidenā laikā, straujā likumā, tas viss beigsies slikti. Un tas pats, kas ir radījis šos likumus, kas darbojās, un mūsu interesēs ir viņus ievērot, ir radījis arī šo kārtību, kādā laulībā ir jāstājās. Un es, piemēram, jauniešiem saku tā, pavērojiet, ja jums neliek tētis vai mamma mierā, visticamāk, tā jau ir problēma jau viņu laulībā. Tad, kad mamma tur par savu dēliņu turpina rūpēties, tur atved kaut kādus, es nerunāju rudenī, tur vienu reizi kartupeļus atvest un tā. Tas nozīmē, ka viņi tajā brīdī nerūpējās par savu vīru, viņš ir atstāts novārtā. Labi, ja viņam tur ir hobijs, viņš jau ir pieredzis dzīvot sociāli un ekonomiski, bet mēs jau runājam par laulību, no kuras mēs gaidām, lai tā būtu ilga un laimīga savstarpējā mīlestībā. Un tad šīs likums ir ļoti, ļoti būtisks. Un es atceros viens priesteris, viņam bija aptuveni tāda līdzība, divi stāsti. Viens stāsts bija tāds, atnāk tēvs, daudz bērnu ģimeni, vienalga cik bērni. Viņš atnāk mājās, un tur ir jaunākais dēliņš, kas sēž tajā kreisliņā pie galda. Un viņš atnāk no darba, un vispirms šī kārtība ir tāda, ka vispirms tiek ēdiens uzlikts viņam. Tad bēda sieva un iespējams vecākie bērni, kas palīdz laukā, mežā, vienalga, kur strādāt. Vai ne? Un tikai tad šis jaunākais dabūna to ēdienu. Un viņš saka, padomājiet, kā šis bērns aug. Viņš aug ar domu, tad, kad es būšu liels, es gribu, lai man būtu tieši tā. Es apņemšu sievu un būs mājās tāda kārtība. Mūsdienās ir pilnīgi pretēji. Atnāk vīrs no darba, kas atnes mamutu mājās. Turpat tās sēž tas pats skaits bērni, tie paši vecumi, turpat tas mazais
bebis, vai ne? Vispirms tiek viņam viss iedots. Viņš tur izšmurgā visu, tad vēl kaut kādi jaunākie kaut ko izšmurgā. Tad tētis visbiežāk kā ģimenes cūka dabūna to, ko ēst, un pats pēdējais. Jo visiem tiek aptekalēts un tikai tad vīram. Un tas mazais puika aug, un viņš saka, nē, es vispār tādu laulību negribu. Varbūt viņš vispār arī neizvēlās gribēt laulību. Ka šī hierarhija, tas skaitā arī šī kārtība. Tāpat laikā, kā jau tu minēji, vecāki patriarhi godā joprojām tiek godā savu tēvu un māti, lai tev labi virs zemes klātos. Mums nav viņi jāatstāj, tā kā viss pēc laulībām vienkārši izdzēš telefonu numuru, aizmirst adresi, vai ne, vismaz vienā pusē. Jā, tas, ko tā saka, tas izriet no hierarhijas. Apmēram iedomājos to priesteri, uz kuru tu atsaucies, ka viņš stāsta par tādu ģimenes maltīti, kurai sākoties tiek ievērot zinām hierarhija, kādā veidā ēdienas tiek piedāvātas. Un tas sākās ar ģimenes galvu, ar tēvu, ar vīru. Tas turpinās ar vecākiem cilvēkiem un tad pie bērniem. Ka viņi no paša iesākuma redz tādu zinām kārtību. Un nevis tāpēc, ka kāds gribētu uzurpēt savu varu, bet tā iemesla dēļ, ko jau mēs dzirdam arī laulības notikumā baznīcā, ka vīra galva ir Kristus. Kā Ādams ir radīts nepastarpināti, Dievs viņu radījis no zemes nepastarpināti. Savukārt sieva jau tiek radīta kā smalkāka, ne jau no zemes, nevis kā līdzvērtīgs Ādama pašā radīšanas procesā cilvēks, bet jau no Ādama, jau no smalkāka. Jau no izveidota cilvēka tiek ņemts sāns vai mala un tiek veidots par sievieti. Un tāpēc arī mēs redzam šo pastarpinātības principu pēc tam visās sadzīviskajās jomās. Vīrietis tieši tāpēc ienākot baznīcā nedrīkst ar kepku galvā vai apsetu galvu ienākt kristīgā dievnamā, tāpēc, ka tā ir zīme, ka es esmu nepastarpināti viņa radīts. Sieviete ienākot baznīcā apset savu galvu, īpaši tā ir precēta sieva, ka viņa parāda ar to bez vārdiem, ka es atzīstu šo dievišķo radīšanas kārtību, ka es esmu radītā kā sieviete un smalkāka nekā Ādams, kurš ir radīts no zemes, nepastarpināti. Un, protams, ka no viņiem nākošie bērni ir vēl pastarpinātāki. Viņu dievbība pret Dievu izpaužās jau godājot vecākus, godā tēvu un māti. Un mēs redzam, ka šī Dieva iekārtotā hierarhija, viņai ir iekšēja loģika, tāpat kā kuram mehānismam atbildīgam pasaulē. Mēs viņu nevaram vienkārši izmainīt vai pārprogrammēt tikai tāpēc, ka mums liekas, ka tā ir tāda brīvība, izvēle vai vēl kaut kas. Tā var samētāt daudz labas lietas. Un, protams, ka tas, ko tu pasacīji par tādu ikdienas situāciju, viņam no kaut kurienes izriet. Un, ja es varētu paturpināt, es teiktu tā, to arī pirms laulībām ir ļoti svarīgi noskaidrot. Piemēram, jaunietē, kad viņi izvēlās uz visu dzīvi, sākumā līguvaini, pēc tam vīru, viņai jājautā tās 3 lietas, ar ko es iepazīstos. Ideālā gadījumā mēs sarunājam, ka mēs runāsim sākumā par ideālu un pēc tam par izņēmumu situācijām, ja jūs rakstīsiet kāds jautājums. Kā tad to, kas ir iesākts nepareizi, kā tad to, kas varbūt ir salauzts, labot vai kā pārstartēt, tas tie citi jautājumi. Bet, piemēram, tādā brīdī, kad mēs lūkojamies uz šo hierarhiju, mēs nevaram neredzēt kaut kādas Dieva iekārtotas likumsakarības. Piemēram, mēs varam teikt, ka Dieva radījums vīrietis, Ādams, ka viņš ir izaudzis nepareizi. Viņš ir audzis zem mammas autoritātes, redzot, ka tēvs pieslēdzās tikai kaut kādās atsevišķās situācijās vai vispār nepieslēdzās. Bet neatkarīgi no tā, viņš vienalga izaug tā kā ar Ādama ģenētiku. Viņam vienmēr būs konflikta situācijas, tur, kur viņš nejutīs to, ka viņš jau ir radīts ar galvas pozīciju. Pat ja viņa ir pilnīgi samaitāta vai saindēta viņā, viņš vienalga intuitīvi vadīsies pēc tā. Lai cik feministiski nebūtu noskaņot sieviete, protams, ja viņa nav kādā veidā jau gēnu līmenī dekonstruēta tik tālu,
viņi pie vislielākā valdonīguma sagaidīs tomēr šo te aizvēju, šo te pakārtotībā, šo pastarpinātības principu, ka viņai kāds būs priekšā. Man liekas, ļoti interesanti, šodien jau ar krievu valodu mums ir tāds liels naids, tiek kurināts, bet krievu valodā ļoti skaisti ir pateikts vyķi zamuš. Tas nozīmē iziet pie vīra, bet tai nozīmē, ka aiz viņa iziet un būt aiz vīrieša. Jā, tad, kad tētis ir mana pirmā autoritāte vīrišķā, kas sargā, kas gādā, un nākošais ir mans vīrs, un tas ir man nepieciešamais aizvējš. Tāpēc, ka šajā aizvējā, šajā pēnā man ir droši, man ir mierīgi. Man nav jāstāv pret visiem pasaules vējiem, tāpēc, ka priekš tā ir pilnīgi cits Dieva radījums, Ādams. Un ja Ādam ieliek aizvējā, viņš jutīsies nekomfortabli, tāpēc, ka viņš ir radīts priekš frontālas lietas. Un lielākais, ko var ļauna izdarīt, ir samainīt šīs pozīcijas vietām. Un tad, protams, mēģināt kaut kādā psiholoģizējošā veidā to attaisnot. Tāpēc tā kārtība ir tāda. Vīra galva ir Kristus un sievas galva ir vīrs. Un bērni ir tie, kas Dievu primāri pagodina, vispirms pagodinot savus vecākus. Jo, ja mēs skatāmies vecajā derībā, cik ļoti nopietni sodi ir bērniem, kas nolāda vecākus vai kas paceļ roku pret vecākiem, lai kādi viņi nebūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā pakārtotā veidā, tādā līdzībā, tā ir sacelšanās patiesībā būtībā pret Dievu. Un te arī slēpjās tās hierarhijas jēga un būtība. Un es iesāku teikt, kāpēc es to gribēju papildināt, tā iemesla dēļ, ka tad, ja līgava izraugās sev līgavainu, kurš varētu kļūst par viņas vīru, viņam vajadzētu tās vīrišķības 3/3, kas veido vienu veselumu atklāt. Mēs runājam ideālā gadījumā, viņš pazīst Dievu, tā kā Ādams. Ja? Ja Dievs viņam ir uzlicis atbildību nosaukt visu vārdā, un tas pieder Ādamam, un tā ir viņa atbildības sfēra, viņa ir jāmeklē dievbijīgs cilvēks, atbildīgs cilvēks, rīkoties spējīgs, un trešā sastāvdaļa fizioloģiski vīrietis. Ja viss notiek no otra gala, vecis ir, kaut ko spēj, kaut ko var, ko nevar, to es pielikšu klāt, un viņa vietā iešu sēdien uz baznīcu, ka viņš sēdēs mašīnā vai skatīsies futeni pa televizoru. Un pēc tam iet uz kursiem, semināriem, vēl kaut kādām lietām, un cik mums kaut kā neiet, kaut kā citu kaut ko gribas un tā tālāk. Tā ir tālākoņa liekšana uz otru pusi. Tu izvēlies to, kas tev nevar darīt laimīgu. Dažādi ir iemesli. Cits jau sen apprecējušās. Šodien jau precēšanās ir mazmodē. Citām jau ir, man vēl nav, kas es atpalieku vai kā. Un tad rodas problēmas. Un no otras puses tieši tāpatās jau, ka vīrietis meklē nevis to, kas manā vietā padarīs, bet viņš labprāt pieņem palīdzību, atbalstu, bet viņš saprot, ka tas viņam ir vajadzīgs, lai viņš varētu funkcionēt ar savām pirmajām Dievu dotajām atbildībām un pienākumiem. Un tas ir sākumā ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi, ka cilvēci viens otru meklē un to ierauga. Tāpēc mūsu pagājušā reizē iesāktā saruna par sadarināšanos ir tāda ļoti nozīmīga. Ja mēs, piemēram, šīs lietas, ko mēs patreiz pārunājam, neesam kaut kad ņēmuši vērā, nav nekādu šķēršļu cilvēkiem, nav nekā tāda, izņemot sevi pašus, ja mēs gribam savu domāšanu pārveidot, apskaidrot, ja mēs gribam savu ieradumu vai kaut kādu dzīves modeli pārcelt uz Dieva liktiem sliedēm, tad tas ir iespējams. Tas, protams, var paprasīt laiku, uzmanību, kaut kādu sevis pārvarēšanu, savstarpēju pārpielāgošanos no jauna, bet tas ir iespējams. Tas ir iespējams. Un ļoti daudz cilvēku tieši tādā veidā savas laulības ir faktiski sakārtojuši kā tādas miera ostas un paliekams vietas. Nesen runāju ar vienu ļoti inteliģentu vīru, ļoti inteliģentu sievu, un viņa teica, es nezinu par visiem tiem terapiju veidiem pāriem, bet viņa teica, man ir tāda sajūta, ka mūsu attiecības ir palikušas stipras un noturīgas, tāpēc, ka mēs kopā ejam uz baznīcu. Bet patiesībā cilvēks nevilšas ir pateicis to, kas ir laulības sakraments, jo cilvēki, kas ir saņēmuši svētību baznīcā savām attiecībām,
viņi arī nemitīgi baznīca atrodoties un šo svētību nemitīgi saņemot, vienlaicīgi stiprina to savienību, uz kuru Dievs viņus ir vienojis un darījis vesels. Ja, piemēram, piedzimst bērniņš, un visi ir nenormāli laimīgi, tur ir baloni, kas iet gaisā, tur ir radu puķa pušķi, un tur ir viss. Bet viens nosacījums, tas bērns piedzimst, visi nosvin, un viņu nekad neliek pie krūts. Viņš pēc kaut kādām dienām nomirst. Paliek zils vai dzeltens un beigts. Un visiem būs skaidrs, kāpēc. Tieši tāpēc ar laulību. Ja Dievs divus cilvēkus savieno, viņš viņam no debesīm dod visu to, lai šī savienība taptu uzturēta nesatriecama, un viņi pēc tam nebarojās, piedodiet par tādu varbūt izteicienu, ja viņi neēd, neuzņem sevi, neklausās un neskatās to svētumu, kurš stiprina šo savienību, tad tas ir tā kā piedzimuši bērni. Laulības nosvinēt, visi apsveica, un pēc tam mēs pājam no tās vietas, ka šo savienību uzturēs un nemitīgi dzīvi darīs un zaļojošu. Noiet nost, viņi vienkārši nokaus. Tāpat kā jebkur ticīgi cilvēki, kurš aiziet no Dieva, viņš pēc laika vienkārši paliek atkal pasaulīgs, neticīgs. Vai vēl sliktāk iegrimst dziļākos grēkos nekā iepriekš ir bijis. Jā. Un tad vēl tikai piebilstot klāt, ka tā hierarhija jau nepadara vienu vai otru mazāk svarīgu vai īpašu. Kā dažkārt pavieši lasot svētos rakstus, tā skaitā arī tās rakstu vietas, kas attiecās uz laulības sakramentu baznīcā, cilvēki domā, ka, teiksim, ja sieviete ir radīta otrā, tad tas viss ir tāpēc, vai viņa ir kaut kādā veidā nepilnīga. Ja viņa ir radīta otrā, tad viņa ir otršķirīga. Jā, otršķirīga. Un tad vēl tas vārds, es tev darīšu palīgu. Liekas, palīgs, tas ir tā kā kaut kāda kāds apendiks. Jā, kad var iztikt. Kad palīgs strādnieks, vai ne? Palīgs, kuram vajag kaut ko palīdzēt. Bet tas vārds, tas arī ir, manuprāt, svarīgi, un īstenībā to vajadzētu mācīt jau Lutera akadēmijā un iesākot studēt teoloģiju, ka šis vārds palīgs, kuru Dievs attiecina pret sievu, kuru viņš rada. Ebreju valodā ir vairāki vārdi, kuru latviešu valodā tiek tulkots tikai kā palīgs. Un ebreju valodā šis vārds palīgs, ko Dievs attiecina uz sievu, kuru rada pirmajam vīrietim, viņš attiecina tikai uz sevi. Tad, kad Dievs runā par sevi, es būšu tavs palīgs, vai mēs domājam par Dievu kā tādu palīgu strādnieku, nepilnvērtīgu, taču nekad. Mēs zinām, ka Dievs ir pilnīgs, visa labuma avots, nemainīgs. Un tādu viņš rada sievieti. Un sievas es parasti iedrošinu palīdziet vīriem piepildīt to, uz ko Dievs viņu ir aicinājis. Tevi aizstāvēt, būt atbildīgam, bet sākot ar baznīcu, vēst baznīcā un būt arī vīrišķīgam. Un tad, kad ar pāriem mēs runājam, pienāk tāda reize, kad mēs runājam arī par intīmo dzīvi. Un tad es prasu, vai jūs zināt, kas ir intīmākā lieta? Viņi zina, ka tās būs runa par intīmo lietu, un tad viņi, kurš tur samulst. Vistuvāk parasti pārtrāpa tajā brīdī, kad viņi saka, tās varbūt ir kopīgas sarunas. Droši vien, ka tās arī var ievadīt. Man liekas, Roman, tu vienu reizi sacīji, ka tad, kad šo jautājumu uzdevi tieši, vai tas bija katehumniem, ja pāriem, kā viņi domā, kas ir visintīmākā lieta starp diviem cilvēkiem. Man liekas, ka tu biji tas, kas teica, ka tev kāds atbildēja, ja reiz mācītājs tā prasa, seks laikam tad netiek ar to saprasts. Jā. Tad es saku, nē, intīmākā lieta ir lūkšana, kas palīdzēs. Kopā lūkšana. Kopīga lūkšana, jā. Jā, kopā, vīram ar sievu kopā. Un es varu liecināt no savas pieredzes pēdējos gadus, cik jau sanāk. Patiesībā mums bija iesākot laulību, mēs esam laulāti baznīcā, lai arī 5 gadus pirms tam nodzīvojām ne kristīti, ne laulāti, ne svētīti. Bet pēc tam mēs lūdzāmies kopā, un tad vienā brīdī kaut kas pašķīra. Piedzima bērns, iespējams, es negāju laulības mācībā, nebija tādas. Un tad, kad tas viss tā notiek savā dzīvē, tu saproti, ka, man gribējās noskaidrot, kāpēc. Un tad es redzu, cik vienkārši paklausot Dieva iedibinātai kārtībai, tu vari atkal nonākt uz sliedēm un atjaunojot lūkšanas, var liecināt, ka uzlabojās laulībā pilnīgi viss. Tā skaitā arī sapratni vienam par otru.
Un vēl viena lieta, ko es gribētu piebilst to, ka tā pilnība, kad vīrs atstās tēvu un māti pieķersies savai sievai, ir svarīga tajā izpratnē, ka otrā cilvēkā, kā es sacīju, nevēl, es saku, ka Dievs neklonē, jo šobrīd pasaule stāsta, ka mums visiem jābūt vienādiem. Vīrietis vairs nevar būt vīrietis, sieviete vairs nevar būt sieviete, visiem jādara viens un tas pats darbs vienādi un jāatalgo un nevis skatās pēc kvalitātes, bet vienkārši pēc dzimuma un ādas krāsas, bet patiesībā mēs esam tik atšķirīgi viens no otra, ka otrā ir jāierauga to, man tā nav, kas tev ir. Un tāpēc es par tevi rūpējos, tevi mīlu, tevi loloju. Un tas ir apusēji. Un mīlestība vienkārši nav iespējama. Viņa nav iespējams viņai pastāvēt, ja visi būtu vienādi. Ja mēs visi būtu vienādi veseli, vienādi bagāti, vienādi gudri, mums nekad nevajadzētu prasīt, bet tieši tāpēc, ka mēs esam atšķirīgi. Tur, kur ir pieredzes bagātais, tas var to līdzdalīt savu pieredzi ar tiem, kas vēl ir jauni. Tur, kur ir stiprs, tas var palīdzēt tam, kas ir vājš, un vājš pārvarēt savu lepnību un lūgt šo palīdzību. Un tā ir ar gudrību, ar mantu un tā skaitā arī ar dievbijību. Prātā nāk kāds starets, kurš šeit sacīja par to, ko sacīja, ka palīgs nav palīgs strādnieks. Ka palīgs kādreiz izšķir 100% visu. Un viņš teica, iedomājieties, ka te ir viens smagums, viņš toreiz tā kā lauku vidē teica, viens nepaceļams maiss, kur vīrietiem pietiek tikai mazliet vairāk par pusi no savu spēku, lai to piepaceltu. Mūsdienu valodā runājot 60%. Un sieviete nepat cik nevar to pacelt, bet ar viņas 40 tas kļūst iespējams. Viņa ir 100% neaizstājama. Līdz ar to viņa nekāda nevar būt otršķirīga vai palīgstrādnieks. Un šajā dažādībā ir tieši tas pilnības noslēpums. Un vēl viena lieta, kas varbūt tās mums atmetīs mazliet atpakaļ par to nabas saiti runājot, man liekas ļoti simpātiski, ka tādā ortodoksālā ebreju sabiedrībā pastāv tāds ļoti skaists ieskats, ka tad, kad aug zēns un meitene, tad katrā gadījumā šeit ir rūpes nevis par to, lai šeit realizētos mans sapņa projekts, tajā bērnā. Kaut kas, ko es neesmu piepildījis, lai viņš izdara. Vai, teiksim, vēl kaut kādas manas vēlmes, bet kur faktiski es vairāk redzu kaut kādus, viņu kā savu apendiks, savām idejām, vai savu kaut kādām iecerēm vai vēl kaut kam, bet kad tad ortodoksāla jūdu sabiedrībā katrs zēns tiek audzināts kā potenciāls nākošais vīrs un kā potenciāls nākošais tēvs. Un tāpēc šajā audzināšanas periodā ir jāienes maksimāli tas, kas viņu tādu var darīt. Ne jau vienmēr pie vislabākās sējas ir tikpat laba pļauja, ja? Nevienmēr tas tā sanāk. Bet pats fakts, ka cilvēki to ļoti apzināti dara, ka viņi skatās uz viņu jau kā nākošo vīru kādai citai, kas nebūs vairs, kas nāks pilnīgi cilvēks no malas, kas nebūs viens no mūsu pašu vidus, un kur kaut kādā mērā notiks uzuprēšanās, atraujot no sevis un uzticot. No otras puses, kur, teiksim, aug meitene, kad viņu raugās, ka viņai augot, viņa tiek audzināta kā iespējama nākamā sieva, nākamā savu bērnu māte, un ka tas priekš tā tiek. Protams, šodien tas ir ļoti lielā pretrunā to gender ideoloģiju, kur nedrīkst apzināti iedīdīt šīs lomas, zēnus, vīrišķīgus, meitenes, sievišķīgus, un tāpēc mums tepat Liepājā ir bijuši tādi mēģinājumi skolā uztaisīt tādu pārģērbšanās dienu, kad zēni nāk kā meitenes un meitenes nāk kā zēni, un tā izturēšanās ir pretēji. Tas ir vēlnišķīgi cilvēki, kuri šāds projekts ar augstāko pedagoģisko izglītību realizē, faktiski no garīga viedokļa ir caurkrituši līdz tumšai. Kaut kas pietrūks no tādas standarta veselīgās domāšanas. Bet katrā gadījumā tas ir vēl viens tāds aspekts, ka te, kur aug, viņam būs jābūt vīram, un pēc tam iespējami arī tēvam. Un viņam tas ir jāierauga jau sākumā.
Un tie ļoti tādi skaisti augļi, ja tas tā izdodas un tas tādā veidā notiek. Protams, ka ir vesela virkne situācijas, kur cilvēki piedzīvo neveiksmes, pat vislabāko gribot. Tas ir cits stāsts. Tā varbūt tās ir cita saruna, kurā jādomā par to, kā to izlabot vai vispār pārstartēt. Bet grūti runāt par tām pozīcijām un situācijām, kur cilvēki piedzīvo neveiksmes, principā darot nepareizi. Nedara tā, kā vajag, un tad brīnās, ka nav tā, kā vajag. Ir atšķirīgi, kad mēs kaut ko skaisti iegādājamies, mums tas salūst, un ir pilnīgi citādāk, ka mēs lūzni pašā sākumā iegādājamies. Mēs no paša sākuma neizvēlamies kaut ko labu, pareizu vai uzticamu. Tu pieminēji to intimitāti. Jā, kādreiz vīru vakaros ir nācies dzirdēt, ka sievai smukāk sanāk tie lūkšana teksti. Pat ja mēs kopā lūgtos, tad sievai smukāk, viņa tā māk izteikties. Man tā lūkšana būs tāda. Bet tieši tas jau ir tas skaistais. Tieši tas ir tas skaistais. Tas ir tas īpašais. Un man jau nav jāsacenšās daļrunībā ar savu otro pusi. Man ir vienkārši kopā ar viņu jālūdzās, tā kā es lūdzu un runāju ar Dievu, blakus cilvēkam, kurš runā tā kā viņš runā ar Dievu. Jā, tā ir tas noslēpums. Bet par intimitāti runājot, un šodien ļoti daudz cilvēku jau faktiski nepiedzīvo laulību no tādas arī fiziskas intimitātes pozīcijām, kā tādu neaizskartu, kā pirmatnē. Grūti pateikt, lasīt kaut kādus datus par kā kurā reģionā, kā kurā skolu sistēmā, bet caurmērā mūsu platuma grādos salīdzinoši ar vien mazākās klases ir tās, kurās pirms kāda laika bija liels procents intīmu attiecību uzsākšanai, kaut vai vienreizējām un eksperimentālām. Un cik tā mana varbūt tāda pastorālā pieredze rāda, ka faktiski mani vērojumi, tas ir mans personiskais vērojums, ka nekur jau nepazudīs tas impulss augļojieties un vairojieties. Bet ņemot vērā, cik viegli ir pieejama, piemēram, pornogrāfija, ka es paredzu, ka kaut kādā veidā tā eksperimentēšana ar seksuālām attiecībām ar otru cilvēku, ka viņi noreducēsies kaut kāda seksualitātes realizēšana jau tādā ārpus dabiskā Dieva ieliktā veidā. Ļoti daudz Japānas seksopatologi par to raksta, kad ir veselas kompjuteru sistēmas spēles, kur partnerība tiek aizstāta ar pašu uzkonstruētu, izveidotu otro pusi. Un ņemot vērā 3D iespējas, tas vispār padara vispār cilvēkam. Kas viņam var liekt atrast pilnīgu savu sapņu ideālu? Viņu var uzkonstruēt un ar viņu dzīvot. Tas ir diezgan bēdīgs un baiss. Cerams, nekad nerealizēsies nākotnē virziens. Bet katrā gadījumā intimitāte ir tā, kura tad, kad cilvēks satuvinās gan garīgi, gan emocionāli, tad pilnīgi loģiski, kad savstarpējas pieķeršanās, savstarpējas iemīlēšanas gadījumā ir arī vistuvākā intimitāte. Un man liekas, ka tas, kas ir pilnīgi apgriezts Dieva kārtībai, kad fiziski intimitāte, vistuvākais kontakts ir pirms tam, pirms vispār cilvēki ir kaut kādā veidā iepazinuši vai vispār satuvinājušies. Tā kā sāk no otra gala, tā kā sātanists sektors skaita tēvreiz no otra gala, uzrunā ļaunumu un beigās, lai atpestī no tēva, kas sāk no otras puses. Un tas lielā mērā ir saistīts ar tādu, varbūt tās stereotipu. Bija tāds, aizmirst viņu vārdu, Mūks, viņš arī Latvijā bija ieradies. Viņam tāda īpaša kalpošana pie jauniešiem. Viņš katrā vietā, kur ierodās, viņš saka, uzrakstiet man top 3, top 5, tās pirmās vajadzības, kādas cilvēkam ir. Un viņš katru reizi auditorijā teica, gan arī top 5-niekā, pirmajā 3-niekā vai 5-niekā vienmēr ir seksuālās vajadzības. Un tad viņš teica, es jums pierādīšu, ka tā nav. Un tad viņš piedāvāja tādu variantu. Viņš saka, vispār pirmās vajadzības, kas cilvēkam ir
ēst un dzert, gulēt un miegs. Viņš teica, mēs katru no šīm 3 varētu uz ilgāku laiku atņemt, un cilvēks nomirt, ja viņam neļautu gulēt, ja viņam nedod ēst un dzert, vai arī, ja cilvēkam nedod tās pamatlietas, viņš nomirt vai nu badā, vai arī viņam nedod elpot, viņš vienkārši nosmakt. Un viņš teica, īsākais kā par to pārliecināties, vienkārši kādam aizspiestu kaklu ciet. Uz ko viņš veda? Viņš sacīja, un tie, kas ir ierakstījuši, ka seks, viņš saka, es jums galvu lieku ķīlā. Ja kāds ar to nedodarbosies, viņš nenomirs. Pilnīgi 100%. Viņš neaizies bojā, viņš paliks dzīvs. Un man liekas, ka tas bija tik revolucionārs pieejams, lai tā pasacītu, ka tā dažādu reklāmas un vispār domāšanas veidu, paņēmienu, tādu klātbūtni, viņi ir tik ļoti izmainījusi, ka tas ir kaut kas tik ļoti obligāti nepieciešams, kaut kas tāds, bez kā nevar iztikt. Ir tāds teiciens, ka pasaule ir ļoti seksualizēta, īpaši rietumu pasaule. Mašīna ir seksīga, viss ir seksīgs. Es varu saprast, ka runa būtu piemēram par gurķiem un burkāniem, viņi ir seksīgi vai persikiem, bet ka mašīna uz 4 riteņiem var būt seksīgi, vai kaut kāds vēl gabals, ko reklāmas gadījumā pasaka, viņš ir seksīgs, telefons seksīgs. Es esmu redzējis, ka ļoti seksīgs. Man būtu kauns tādu pie auss un mutes likt, ja viņš būtu tiešām šī vārda īstenā nozīmē. Bet tas ir tā interesanti, ka tas ir tā panācis, ka cilvēkiem tāda intīmā pieredze, viņa principā vairs netiek uzlūkota savstarpēju attiecību laulībā kontekstā. Tas ir kaut kas, kas var dzīvot pats par sevi. Tas nav ķirsīts un konus visai piramīdai, bet tas nav virspusē. Tas nav tas, ar ko noslēdzās iekšēji satuvināšanās un vienam otru pieņemšanu. Gluži pretēji, tas ir pirmais, un pēc tam pārējais vispārībā var nebūt. Un kas ir šai ziņā ļoti svarīgi un nozīmīgi, 2 lietas. Pirmā lieta, ka ja cilvēki tiešām ir kļuvuši tuvu mīlestības dēļ, viņiem vienmēr sev jāuzdod jautājums, lai šīs attiecības, kā mēs pagājušajā runājam, šķiršanās gadījumā pēkšņi nekļūtu par ļoti ilgtermiņa netiklām attiecībām, jo ja tā nav bijusi jūsu mīlestības un vēlāk arī laulības sastāvdaļa, tad kas tas tāds bija? Un tāpēc tas pirmais jautājums, ko cilvēkiem jāuzdod, ja mēs esam intīmi tuvi, tad ieliekiet pirkstu kalendārā, kad jūs salaulasties, aiziet uz baznīcu, piesakiet laulības. Otrs, ja jūs neesat droši, ka jūs precēsieties un nevarat ielikt pirkstu kalendārā, nedariet vairāk to. Pavisam vienkārši. Viens vai otrs. Visi pārējie gadījumi būs nelaimīgas asaras, sirdsāpes, pārdzīvojumi, šķendēšanās, dusmas, cemme un tā tālāk un tā tālāk. Otra lieta, kā jau teicu, kas ir jāņem vērā, ka intimitāte, apostols Pāvils rakstot par to vienā no savām vēstulēm, tā ir 1. vēstule korintiešiem 6. nodaļa, viņš saka tā, vai nezināt, ka jūsu miesas ir Kristus locekļi. Tajā brīdī, kad cilvēks tiek kristīts, kad viņš saņem kunga miesu un asinis, viņš kļūst viens ar Kristu. Un vēl būt vēl kopā ar kādu vienam veselumam ir iespējams tikai un vienīgi intīmā tuvībā, seksualitātē. Un tāpēc viņš saka, laulības gultu, lai ir svēta. Jums ir vīrs, jums ir sieva, esiet ar viņu viens vesels, un ja šī laulības kārta ir svētīta, jūs neko pret Kristu kā locekļi, jūs esat neapgrēkoties. Bet tad viņš saka 16. pantā, vai nezināt, ka tas, kas biedrojas ar netikli, ir viena miesa ar to, jo ir sacīts, tie abi būs viena miesa. Šeit apostols Pāvils norāda uz to, ka intīmas attiecības ir kaut kas vairāk par fizisku seksuālu kontaktu. Viņš parāda to, ka tā ir kaut kāda attiecību telpa vesela. Tas ir kaut kāds attiecību universs, kurā ir vairāk nekā fizisks kontakts. Viņš runā par tādu noslēpumainu vienību, kas izveidojās.
Un, ja cilvēks ir ticīgs un ja viņš šādā veidā apgrēkojās pret Kristu, piemēram, veidodams viegliprātīgas seksuālas attiecības, tad viņš nodara divus ļaunumus. Pirmkārt, pret laulību un pret intimitāti kā tādu, jo tā ir nesvēta. Otrkārt, pret Dievu. Viņš tādā veidā to izdara. Tāpēc ar to ir jārēķinās, jo ja tie divi ir viena miesa, viens vesels jau ar intīmas tuvības brīdi, ne tikai juridisks aspekts, ne tikai kāds emocionāls aspekts, bet arī fizisks aspekts cilvēks padara par vienu veselumu. Noslēpumaini savieno vienā veselumā, un ir vesela tāda bibliski noskaņot zinātnieku un ginekologu tāda apvienība, kas no tādiem pavisam pragmatiskiem aspektiem pierāda, kāda notiek savstarpēji pielāgošanās. Pilnīgi pāri un pretēji cilvēku saprašanai, kādas izveidojās tāds bioloģisks saites, emocionāls saites. Tāpēc, ja cilvēkiem ir šādā veidā notikusi klupšana, ir ārkārtīgi svarīgi saprast, ka tas nenolaupa iespējams laimīgas laulības nekādu iespējamību. Tas nenolaupa nekādu jauku nākotni, ja cilvēki gribētu rīkoties pareizi. Viss tas, kas nav bijis pēc Dieva prāta, cilvēkiem stājoties altāra priekšā un Dieva cilvēku priekšā sakot jā vārdu, nav bijis pareizi. Tas tiek atraisīts, tas tiek piedots, tas tiek apsakts, un tas pazaudē jebkādu savu ietekmīgu, ļaunu kaut kādu iedarbību vai sekas uz cilvēku dzīvi pēc tam, ja cilvēks ir bijis uz grēksūdz, ja viņš ir izvērtējis sevi, ja viņš ir to nožēlējis, izsūdzējis un lūdzis, lai viņš tiek atraisīts. Tad, lai kāds būtu, teiksim, tas cilvēka iepriekšo klupšanu skaits, intensitāte, kaut kāds nolaidības vai tādas netiklas dzīves dziļums, viņš tiek atraisīts. Tas, kas no cilvēka tiek gaidīts, ka turpmāk viņš dara tā, kā ir jādara, un nedara tā, kā nav jādara. Un to ļoti bieži pierāda tas, ka ļoti daudz cilvēki, kas šai pasaulē klupuši, vēlāk ir kļuvuši par priekšzīmīgiem, kādreiz arī pilnīgi pretēji, diemžēl. Ja, tas ir vēl viens tāds aspekts, kas jāņem vērā. Šodien mēs dzīvojam ļoti seksualizētā pasaulē. Tas ir kaut kas tāds, kas vispār neprasa vairs nekādas atļaujas. Kādreiz ir ļoti žēl tos vecākus, kuri ļoti pārdzīvo, viņam kaut kāds, teiksim, tāds iekšējs vecāku, kā lai pasaka, viņam ir tāds vecāku kaut kāds instinkts, ka bērni dara nepareizi. Vēl vairāk ir vecāki, kuriem kaut kāds tāda iekšēja tāda kristīga nostāja. Un viņiem nav drosmes, viņiem liekas, ka viņi izskatīsies jauniešu acīs vecmodīgi, viņiem izskatīsies, ka viņi kaut ko uzspiež. Viņiem liksies, ka kaut kādā veidā viņi ir iepriekš zaudējuši laikam kaut kādu savu autoritāti, ja kaut kas ar bērniem aizgais par tālu nekā var iet. Un tad viņi tā kā samulst un nerunā. Ja, kaut kā patiesībā šodien runājām. Paklauvē pie to cilvēku durvīm un ne iekšā, jo tavā mājā nekam tādam, kas nav jūs sankcionēts, nevajadzētu notikt, un tev nevajadzētu justies nērti, tu kaut kam tādam uzskatiem virsū, jo viņiem ir jājūtās nērti senču mājā, ja viņi ir plīki pēkšņi. Un tā atbilde ir viena. Mīlīši, kad jūs apprecēsieties, vai arī pieliekat šitam punktu, kamēr jūs nobriedīsiet priekš tā. Viss, un jautājums ir atrisināts. Un tas nekādā veidā nepakārtojās. Mēs varētu precēties, bet principā jā, bet es vēl neesmu gatavs. Zinu, ko tas visbiežāk nozīmē? Es gribu to darīt, bet precēties es lietoju kā argumentu, lai ilgāk darītu, bez atbildības. Šajā pasaulē viss ir gaužām vienkārši, ārkārtīgi vienkārši. Un tie, kas mēģina psiholoģizēt vai padarīt no tā kaut ko dramatisku, jo zināt, ka jebkuram cilvēkam, kurš ir iekritis netiklos kontaktos, viņa situācija no visiem pāriem netikļiem atšķirīga. Viņa ir īpaša. Te ir pilnīgi citādāk šajās attiecībās. Te viss ir. Te ir kaut kas sarežģītāks nekā visiem tiem. Tas ir tā kā tiem
uz muguru nesošiem ģitāristiem, tādiem plāniem baltiem matiņiem, ķīrbārdiņi, kuri spēlē uz trūklaku malām. Viņu ir neskaitām daudz visās vietās, tad hipiju veidīgo, bet tad, kad viņi to dara, viņi ir vienīgie, kas ir tādi. Un to pašu var atnest uz nepareizām attiecībām. Mūsu nepareizība ir kaut ko sevišķāk nekā pārējiem. Nē, sevišķi ir tikai tas, ko Dievs svētī. Īpaši ir tikai tas, uz ko Dievs pasaka savu jāvārdu un saka, mans akcepts, manu svētību pār to, tas nozīmē, ka arī pilnību pār to. Vai tev ko piebilst? Tu vari padomāt, bet es pateikšu vēlreiz tikai to, ka mēs būtu priecīgi, ja būtu kaut kādi jautājumi uz priekšdienām. Tad tas palīdzētu veidot atsevišķus temats ar noteiktiem akcentiem. Paldies! Tu varētu teikt, ko tu gribēji. Par intīmo dzīvi, ka viņi arī ir tāds acīm redzam liecība tam, ka neatstāt tēvu un māti nav normāli. Tikpat kā tēvs Jānis pieminēja, ka ja vecāki ienāk un pieķer jauniešus, mīlējamies, tas ir neērti. Un tieši tāpatās mēs, tad, kad kļūstam par vecākiem, to darīt bērnu klātbūtnē, ir neērti. Ja tas ir ērti, jums ir steidzami vajadzīga palīdzība. Bet tā ir tāda acīm redzam, ka šī lieta ir jāsakārto. Un tāds padoms audzinot bērnus, un man liekas, ka uz saviem bērniem es labāk var redzēt to, cik labi šī Dieva dibinātā kārtība atstāt tēvu un māti darbojās, labāk nekā to es redzēju, vai es atstāju tēti un mammu vai neatstāju, vai joprojām esot laulībā, meklēju palīdzību tur, nevis šeit, tad uz saviem bērniem es to labāk redzēju. Un tad, kad mēs, piemēram, savā starpā runājām, jau man meita ir liela un aizgājusi savā dzīvē, bet tad, kad viņa vēl dzīvoja pie mums, Tīne, tad, ja viņa kaut ko tur pacēla balsi, es viņai neteicu, nebļauj uz mammu, es teicu, nebļauj uz manu sievu. Bērniem ir jāredz šī hierarhija, šī attiecība. Jūs gatavojat viņus iziet ārā. Viņi jebkurā gadījumā aizies. Veselāki, slimāki, bet viņi aizies projām. Un labāk viņus sagatavot, iet projām pēc Dieva iedibinātas kārtības, ja jūs tiešām gribat viņiem vēlēt labu. Un tāpēc, manuprāt, pāris uzsākot laulību vai mēģina uzsākt, lai tā būtu pēc Dieva iedibinātas kārtības, ja gadījumā mēs esam dzīvojuši kādu laiku, nezinot šīs lietas, ir mūsu interesēs šīs lietas ievērot. Jo mēs jau paši būsim ieguvēti, kad mēs tādā veidā rīkojamies. Un šie likumi strādā. Tad tāds jautājums, kā ir jādara ar finansēm? Tikai kopīgais konts vai ir atsevišķi? Vai gan? Tu izlaik kaut saucies uz savu pieredzi. Man liekas, ka ja ir viena miesa, ir jābūt visam kopīgam. Es esmu pie pārliecības, ka vīrs strādā, līdz ar to šodien tas nozīmē arī pelna naudu. Un sieva var strādāt tad, ja viņa ļoti grib, bet tam nevajadzētu būt obligāti. Es domāju, ka darbs ir ne tikai dienišķās maizes pelnīšanas avots, bet tas ir tāds savu piepildījumu avots. Tā kā, tu jau tas sakrīt, ko teici, ja grib strādāt, bet dažkārt tā ir nepieciešamība to darīt abiem diviem, lai nodrošinātu to, kas laulībām ģimenē ir vajadzīgs. Ja man būtu jāatbild, es teiktu, protams, ka es varbūt atbildēšu atsparoties uz nepareizas pozīcijas. Personiski tādas piedzīvotas, kad cilvēki ir sacījuši, ka, piemēram, sieva saka, es pilnīgi nezinu vīri ienākumus. Viņš atvēl tik, vai ja es prasu, tad viņš kādreiz nokoriģē un saka nē, citreiz piekrīt, saka jā. Bet viņi saka, es nevaru īsti tā droši rēķināties, jo es nezinu, kāda ir ienākuma, vai es nepaprastu pa daudz, ja ienākuma mazāk, un kā es tam tā prasīšu, ja viņš pats nedalās. Es reāli tādas situācijas zinu, kur tiek prasīts padoms. Un, protams, ka ir otra graumale, ka tu jau vari pelnīt.
un es pēc izvēles strādāšu vai nestrādāšu, bet es sadalīšu visas finanses. Tavs uzdevums vienkārši atnes un paliec tu pie sliekšņa, es pēc tam tikšu galā. Pamatā katrā ģimenē nav iespējams kaut kādā veidā, ka tas ir vienots veselums. Nav iespējams, ka cilvēki dzīvotu it kā veselumā, bet tā kā svešinieki. Ir noteikts vajadzības, kas ir sievai, pavisam vienkārši elementārs, kas ir vīram, kas ir kopīgi mājas vajadzības, kas ir bērna vai bērnu vajadzības, un nav iespējams viņus apmierināt, ja mums nav kaut kāds kapitāls, ar kuru mēs rēķinamies. Man atbilde būtu tāda, ka kopumā mums ir jābūt informētiem, kāda ir mūsu ģimenes kopīgā ekonomiskā situācija, ar zināmu arī piebildi, ka ir kaut kādas nišas, kuras noteikti ir jārespektē. Piemēram, vīram ir kaut kādas specifiskas vajadzības vai sievai kaut kādas īpašas vajadzības. Pie situācijas, ja to var salīdzinoši viegli vai viegli atļauties. Noteikti ir jābūt arī skaidrībai par to, ka ja ģimene vai laulība nonāk kaut kādā finanses krīzes situācijā, mēs atsakāmies no savām nišām, es kaut kādus kursus uzdodu, es kaut kādu zāli neapmaksāju, es kaut kādus pakalpojumus neņemu, es kaut ko nedaru tādu, kas man būtu svarīgi, nozīmīgi un ko ģimene akceptē, bet es šajā situācijā kopīgā labuma dēļ no tā nokāpju nost. Es atbildētu tā, pilnīgi nepieņemami ir tas, ka absolūti ģimenē nav skaidrs, cik mums ir, ka mēs bakstamies viens otru virzienā. Tas būtu nepieņemami. Tad ir jautājums, kā mēs esam te viens vesels. Kad tas tā var rasties? Tas var rasties tādās situācijās, kur kāds uzurpē svešus līdzekļus. Ja, piemēram, vecākais bērns sasniedz kaut kāds 15, 16 gadus, visu vasaru strādājis, atnāk mājās, noliek naudu un tēvs ir ļoti labi, malacis, man tieši būs ziemas riepām un visu savāc. Protams, ka viņš sāks slēpt. To mēs varētu teikt jebkurā virzienā, kur notiek otra nerespektēšana finansiāli. Tad cilvēks sāk slēpties. Es ir tieši tāpat tās, kad cilvēki pārstāja runāt godīgi un atklāti, ja viņi par to, ka pasaka godīgi, atklāti, nožēlojami, dabū par to pa muti, lai tiek izlamāti. Protams, ka mēs neturpināsim normāli, bet tas nav pamats. Pamats ir, tas ir kopīgs, un mēs zinām katra vajadzības, mēs viņus respektējam, un krīzes situācijā mēs mākam viņus uzupurēt kopīgā labuma dēļ. Tāda būtu atbilde. No manas puses. Protams, ka situācijās, ka negrib upurēties. Kad negrib upurēties, tad ir jāiet pie mācītāja. Abiem, ja viens negrib, tad mācītājs tam vienam ir jāvada uz mājām, un mācītājs atgādinās to, kas solījumos ir teikts, ka priekos bēdās, laimē nelēmē. Un tad mācītājs teiks, skaties, draugs vai draudzene, tev aiz mēles neviens nevilka, bet tu to apsolīji. Tagad tā vairs nav tava privātā izvēle, un ja tu čakarēsies, mēs baznīcā tev tādu anatējumu uzliksim, ka tu būs laimīgs atdot pēdējās biksas, lai tikai tiktu no tiem mēsliem vaļā. Es pajokojos. Daļai. Kā ģimenes dzīvē ikdienas situācijās pamācot bērnu nezaudēt autoritāti, nepazemināt otru, ja vecāku viedokļi stipri atšķiras. Mēs pašā sākumā vienojāmies, ka ja viens pasaka nē, otrs nevar teikt jā. Un tad, kad bērns nav klātesošs, vienkārši izkaujamies, lai nākamreiz nerastos par to pašu jautājumu tas pats. Atsakot, vienojamies mēs. Un tur ir atkal Dieva iedibinātās hierarhijas labā atslēga. Vīrs ar sievu nekad. Ir viena iespēja, kā nekad nestrīdēties. Bet par to nākamajā reizē. Iesai intriga. Jā, tas ir patiesībā ļoti nopietns jautājums, kaut vai tā iemesla dēļ vien, ka bērni ir nenormāli dzirdīgi. Viņi ir ārprātīgi, bez vārdiem, no kustība, žestiem un noskaņojuma informāciju nolasīt spējīgi.
Jūs varat izkauties, bet viņš jutīs, kurš ir vairāk viņa pusē vai nav viņa pusē. Tāpēc lielākā lieta ir nevis noslēpt, ka mums ir atšķirības kaut kādā jautājumā, bet lielākā lieta ir pateikt, ka pat ja mums ir atšķirības, mēs kopā darīsim tā. Un tas ir daudz nozīmīgāk un svarīgāk, jo viņi vienalga nolasīs. Bet kā otru nepazemināt, tu daļai atbildēji. Ja mēs redzam, ka mums attiecībā uz kādu bērnu audzināšanas jomu domas atšķirās, mēs pirms iedarbojamies uz to bērnu, mēs pirms izrunājam savā starpā, mēs pieņemam kopīgu lēmumu, kā tas būtu. Kādreiz var būt 50 saucās tas procents. Man liekas, ka tajās laulībās un ģimenēs, kur vīri māk atbildēt par sekām, ja viņi dod nepareizu padomu, bet pēc tam izstrebj, tad vajadzētu rīkoties pēc principa, ka šim mājas priesterim pieder galvāts. Un tas ir droši, jo viņš pēc tam, ja tas būs nepareizi, pats arī labos, lai ko tas maksā. Tur, kur šādu cilvēku nav, tie visbiežāk arī paši piekāpjas tai otrai pusē. Dari pie tā sīkāk, kā tu gribi. Jo, mans viedoklis atšķirās, bet ja es kļūdīšos, es negribu strept. Tāpēc cilvēki piekāpjas. Diezgan banāli, bet ļoti izplatīti. Taču princips ir ļoti viennozīmīgi tāds. Es varu pateikt no savas kalpošanas pieredzes. Man ir bijušas situācijas, kad meitas viedoklis atšķirās no abu vecāku viedokļu. Un abu vecāku viedoklis attiecībā uz meitu arī atšķirās vienam no otra, kā šajā atšķirīgā situācijā rīkoties. Un es esmu redzējis, kā tas ir, kad cilvēki atnāk uz baznīcu, gan arī tā kā tajā mūsu bigts solā, kurš vienlaicīgi ir tiesas solis. Mācītāji priekšā noliek divas versijas un saka, mēs mājās nevaram nonākt. Un tad garīdznieks ir tas, kuram tiek uzkrāt absolūti visa 1000% atbildība nenokļūdīties šajā situācijā. Un kāpēc es to saku tādu smaidu? Tāpēc, ka man liekas, ka tā ir tāda situācija, kad cilvēki atsakās no es uzspiešanas, bet kuriem svarīgāk par sevi pašu ir kaut kāda objektīva taisnība, kur iespējams stāv ārpus mums visiem trijiem. Un ka tas ir tāds dievbības rādītājs. Un man ir prieks par to reizi, ka tas tā labi sanāca. Vai piemēram cita situācija. Bērns saka, gribu pie draugiem palikt no sestdienas svētdienu. Tā saka, nekur tu nepaliksi. Un Lāma saka, kāpēc mēs nevarētu atlaist? Viņš saka, mēs nezinām, kas ir par cilvēkiem. Māma saka, kā nezinām, varam piezvanīt, iepazīties, un es viņus pazīstu, viņi ir ļoti normāli uzticama ģimene. Un tā saka, man vienalga iekšēji vienkārši nav droši. Labākais veids mājās, visiem būs komfortablāk. Bet bērns ļoti grib, tā tiešām ir droša vide. Un vēl viens variants, ka viņi iet uz baznīcu, saka, kā darīt. Un mācītājs saka, nākamā diena ir svētdiena, vai tad, kad tu būsi pie tiem draugiem, būsi nojāņojis, tu būsi no rīta dievkalpojumā. Tu zini, ka tur ir baznīca kaut kur blakus. Un izrādās, ka jaunietis ir izpētījis, tur ir, un viņš būs. Un es saku, ja tu to neizdarīsi, un ja tu izdarīsi cienājoties muļķības, par kurām ir aizdomas abiem vecākiem, tu saproti, ka tu vairs netiksi, un arī attiecībā uz baznīcu, tad būs vēl viens saruna ar garīdznieku. Un viņš saka, piekrītu. Un cilvēks aizbrauc, ja viņš pavada labu savu laiku, tad nenotiek nekas atgrēcīgs. Tā ir jauniešu kopā būšana. Un tad, kad citi jaunieši no rīta guļ, viņš ir vienīgais, kurš aiziet uz baznīcu. Un kuram no tiem trijiem tur bija taisnība vai atšķirība. Man liekas, ka ir ārkārtīgi svarīgi tādās situācijās nonākt pie kaut kāda kopīga slēdziena. Nevis ielikt starp dienu zirnakmeņiem to mazo cilvēciņu, lai viņš tagad izmaļās. Nav arī labi, teiksim, tā, ka man nepiekrīt, dara pēc savu prātu. Un ja viņš to dzird tādu skaļu tekstu deklarāciju, tas iemet apmulsumā. Pat ja viņš nojauš, ka tur augšā priekšniecībai viedokļi ir atšķirīgi, stabilitāti vienalga dos tas, ka viņi abi divi par kaut ko vienojās attiecībā uz manīm. Tas būs drošāk nekā, ka mani pamet gaisā starp diviem līdzvērtīgiem viedokļiem. Jā, un te tā kā, ja būtu tāda iespēja šo video visu tā atpakaļ, lūkšana. Jo Dievu svētīta laulība nav laulība, kurā nebūs problēmas. Gan savstarpēs, gan ar bērniem, vai ar vecākiem, vai kaimiņiem, draugiem.
un radiem un tuviniekiem, bet Dieva svētīta laulība ir tajā, ka šīm problēmām jūs iziesiet kopā cauri. Un mēs neesam pasargāti no šiem visiem pārbaudījumiem. Ir iespējams, ka laulībā nav nekādu strīdu. Tas ir Kurš kalibrs? ar Džēnu un ar viņas ilgadīgo līguvēnu vīru Džeimsu. Ka viņi nosvinēja kaut kādu 80 gadu jubileju laulības. Un iznākot jau tādiem veciem salīkušiem no baznīcas, viņiem apkārt ir ne tikai radu draugu reportēs. Pastāstiet to laulības noslēgumu, kā es tik ilgi varu kopā būt. Un viņi tā saka, mums nav nekāda noslēpuma. Vienīgais tas, ka nevajag vispār strīdēties savā dzīvē. Un viņi saka, tas nav iespējams, ka jūs neesat strīdējušies. Beidziet, visi strīdās, jūs 80 gadus kopā. Jūs gribat teikt, jūs nekad neesat strīdējušies. Viņam jūs saka, nekad neesam strīdējušies. Kaut gan tad Džeims saka, nē, mums bija, Džeims atceries, mums bija strīds tieši laulību dienā. Mēs mazliet kavējām uz baznīcas, iekāpu federatos, tu uzšāva ķēvē, un viņi no tā sitiena nogāzās. Piecēlēs kājās, izvilka savu ieroci, notēmēja un teica 1, bet tas zirgs paspēja pirms skaitīja līdz 3 piecelties, un mēs devāmies tālāk. Bet tu viņu tā trenci pa mežu, ka viņš akalais ķerās un nokrita. Piecēlēs, otrais teica 2, bet tas nav līdz viņš piecēlās. Un trešo reizi viņš bija tik pārgurs, ka nokrita pie baznīcas, vairs necēlās, tu izskaitīja līdz 3 un viņa nošāva. Tad mums bija strīds, jo es tev bļāvu, atceries? Džeims, kā tev nav kauna, svētas vietas priekšā, tu nošāvi ķēvi. Un Džeims man toreiz teica, Džeim, 1. Mēs nekad neesam strīdējušies uz laulības laikā. Līdz nākošajai reizei, lai visiem viss svētīgi.